Vai tev ir bailes, ka mākslīgā inteliģence paņems tavu darbu, un tad tev nebūs darbs vairs, un tu būsi uz ielas, un kļūsi pa bomzi, un nomirsi? Un tad vai tas liek tev visu laiku tad raizēties par nākotni? Meklēt veidus, kā varētu nodrošināties pret to. Varbūt sākt kaut ko mācīties, un tad tu sāc kaut ko studēt varbūt, kas pēc pāris gadiem atkal var kļūt vispār nepieprasīts, vai ne? Jo nākotnē jau mūsdienās tik grūti ir neparedzēt. Un tad vispār kā būt, kā justies? Un tad finālā tas var radīt tādu stresu tev un tādu trauksmes fonu, ka tu vispār vairs nezini, ko darīt. Un tad tā nedrošība darbā, vai ne, jo it kā tā baile un tā doma ir, ka jebkurā brīdī tev var atlaist, vai ne? Apskaties, kā notiek. Aizbrauc uz lidostu pēc pāris mēnešiem, un tur jau vairs cilvēki nav, tur jau visur roboti jau, vai ne, aptuveni. Mēs te bijām lidostā, un tur jau apkopējs robots, praktiski cilvēki nav, pie check-ina, visur tikai viss jau automatizēts, vai ne, un tad tā, vai ne, var sākt domāt, principā jau beigas nāk, vai ne, mans darbs būs nākamais. Un tad tas viss var novest tādā situācijā, ka tu jūties tik nedroši, un tad tur var aiziet līdz izdegšanai ļoti vienkārši, jo tad tu mēģini pierādīt bosam, ka tu esi labākais, jo tad vismaz tevi varbūt neatlaidīs, vai ne? Un varbūt kaut kā nodrošināties pret to nākotni, un tā baile un nedrošība, un tu nevari uz neko citu vairs fokusēties, vai ne? Padzīvot pat nevar, nav spēka, nav tā dzīvības enerģija vairs iekšā. Un šīs te visas sajūtas, visa šī te buķete man personīgi ļoti pazīstama, jo tas ir, kā es pavadīju vairākus gadus pats strādājot IT sektorā, un vēl joprojām strādāju. Un es ar to, kā teikt, satikos katru dienu. Visu laiku arī manā komandā cilvēki runā, jā, tur tas ChatGPT, tas jau toči, un tagad nozīmē, ka drīz tehniskiem atbalstam darbs nebūs vispār. Ko mēs redzam, ko es realitātē redzu? Es redzu, ka vēl vairāk vajag darbinieks. Tāpēc, kad visi ir tāds fenomens. Un to visu var apskaidrot, izzināt, jā? Tas fenomens ir tāds tehnoloģiskais paradoks, kad lai cik automatizācija kļūst, kā teikt, efektīva un lai cik tas augtu, vienmēr pēc tam tā rezultātā vajadzēs vēl vairāk cilvēkus, kas to visu apkalpo, jo tie procesi savukārt kļūst tik, kā teikt, filigrāni, komplicēti, ka tur tas viss pieprasa atkal cilvēka darba vietas. Tā tas vienmēr ir bijis. Vai ne? Paskatieties, kāda ir pasaule mūsdienās, kad mums ir izklaides industrijas, gamings, spēles, izklaides, karuseļi, nezinu, vai ne? Tās industrijas nodarbina miljoniem cilvēku pasaulē. Pirms 100 gadiem nekas tāds nebija. Visi strādāja uz lauka. Tagad uz lauka strādā tur 3% cilvēks, pārējie ir nomiruši, vēl vairāk darba ir vajadzīgi, jo vienmēr kaut kas nāk jauns vietā. Bet tas prikols ir tāds, kad vienalga, lai kā tu savam ķobim un savam prātam šito te skaidro, tas jau nepalīdz, jo tā emocija jau ir te iekšā. Tavs ķermenis, ja reiz jūties nedroši pagātnē, viņš to atceras. Un ja ir bijis kaut kāds traumatisks notikums, kas to ir tā burtiski iekapsulējies, ja, kad tu pieņēmi, kad justies nedroši par nākotni un baidīties, ir īstenībā tev vienīgais veids, kā izdzīvot, ka tas tev ir tik pazīstams stāvoklis, ka tev tas ir ieintegrējies psihē un visā, un tu tālāk jau burtiski dzīvē visu neapzinoties dari, lai piesauktu nedrošību. Tas ir kā strādā šīs te programmas. Ja? Ja tevī viss ir tāds jau iekšā, šī bloķējošā programma, tad jebkādas loģiskas tur domas un pārdomas, tas viss ir pupu mizas. Nekas tur nepalīdzēs, jo tā sajūta jau paliek iekšā. Un es to ļoti labi zinu, kā tas strādā, un es mocījos ilgus gadus. Bija tā, kad es
nemitīgi kaut ko mācījos, kaut ko drudžaini domāju, kas būs, kā būs, kaut kāda drošība jāgarantē. Tagad nāks tiešām virsū automatizācija, ko darīsim. Un tu tādā panikā dzīvo, un tu nevari izbaudīt ne brīvo laiku, ne ģimeni, ne bērnus, neko, vai ne? Un tagad, kad es jau 4 vairāk mēnešus esmu terapijā, efektīvā terapijā, kur tieši ar šiem te blokiem un zemapziņas programmām strādājam, rezultāts vienkārši kolosāls. Man tagad ir pie kājas, kas tur īstenībā notiek ar to mākslīgo inteliģenci vai kas. Es tikai redzu benefitus, tikai priekšrocības. Man viņi palīdz ļoti daudz un palīdzēs vēl vairāk. Un es vienkārši zinu un uzticos sev, jo finālā es esmu pats sev boss savai dzīvei. Tāds ir tas gala rezultāts, pie kā mums visiem ir jānonāk, ka mēs esam savas dzīves noteicēji. Ja mēs trīcēsim savā krēsliņā un visu laiku baidīsimies, kas notiek, mēs jau neapzināti sev noliekam tādā mūžīgā mazā bērniņa lomā, un mēs nekad neesam izauguši. Un mēs nekad nevaram noteikt un reāli manifestēt savā dzīvē tas, ko mums patiešām vajag. Kā teikt, mīlestību, enerģija, lai ir spēks, resursi. Un tas viss ir iespējams, tas viss ir mūsos iekšā. Tikai šie te bloki ir jāņem un ir efektīvi un superīgi veidi, kā to izdarīt relatīvi īsā laika periodā. Un šim procesam ejot cauri, tas ir kaifs. Ir smagi dažreiz, ir grūti, dažreiz liekas, wow, kā teikt, bija labāk, paliek sūdīgāk un viss, bet tas viss pieder pie procesa. Finālā, kad tā izaugsme notiek, tas ir tāds kaifs. Kaifs, ka tik turies, mans draugs.